Visu, kur tu pateiksi kaut ko stulbu, tas viss tiks atsevišķi izgriezt un ieliks TikTokā. Var garantēt, jā, ka tā nebūs tieši. Labdien, dārgie draugi, siltumtehnikā prieks, ka jūs esat atkal iegriezušies pie mums ciemos. Pie mums šodien ir ciemos Toms. Sveiks, Toms! Sveiks! Tagad jau laikam var tā jau. Covids ir beidzies. Šodien mūsu doma ir ar Tomu parunāt par ūdens mīkstināšanas iekārtām. Un varbūt sāksim ar to pašu galveno jautājumu. Kāpēc mums vajag mīkstināt ūdeni? Pamat problēmas jau ir Latvijā vispār kā tādas, man liekas, kaļķains ūdens. Arī pilsētas ūdeņi ir atzelžoti, ciemata ūdeņi atzelžoti, bet kaļķis tāpat paliek. Un kaļķis, ja precīzāk cietība ūdenim paliek, jā. Tādējādi ūdeni sildot veidojās kaļķis, jā, un kaļķis bojā cauruļvadus, veļas mašīnas, visas tehnikas, apkurs sistēmām neveselīgi tas ir. Un tāpēc to ūdeni arī mīkstinām. Jā. Tātad, kādam nolūkam mums ir paredzēts sāls mīkstināšanas iekārtā? Tātad sāls ir kā reaģents, lai reģenerētu tieši mīkstināšanas iekārtu sveķus, kuri atrodas kolonā. Tātad sāls nav tas, kas mums mīkstina. Ne, sāls ļoti nav. daudz iedomājas, ka sāls ir tas, kas mīkstina. Jā, daudz tā iedomājas, bet patiesībā tā nav. Sāls ir tikai kā reaģents, lai varētu reģenerēt kolonā, kurā atrodas sveķi. Bet tie sveķi ir vairāk varianti. Sveķi ir vairāk varianti, bet, ja iet runa tieši par ūdens mīkstināšanu, tad pa lielam tautā tie saucās kaķonīti sveķi. Kaļķim un dzelzim ir savādāk? Ir dažādi veidi sveķi. Tiešām ir tādi, kas noņem daudz vairāk dzelzi, ir tādi, kas noņem mazāk dzelzi, bet ņem nost organiskos savienojumus, ir tādi, kas ņem nost tikai kaļķi. Ja iet runa par mīkstināšanu, jā, tad tie ir kaķenīti sveķi un tie ir patreiz, man liekas, Organiskie savienojumi, tas vispār labs vārds, jo kaut kad es dzirdēju, ka Siguldā avotos ļoti liels fekālais sastāvs. Tātad, ja tu dzīvo Siguldā tuvāk Turaidai, tad jā, tad tev ir bioloģiskie piemaisījumi. Tie vairāk atsauktos, tie sveķi būtu vairāk tieši uz tiem, kad klienti ņem no spicēm ūdeņus un tad ir virsējie slāņi, gruntsūdeņi saucamie, un tad, lai panāktu to, ka tas dzeltenums nav, tad tiek noņemt ar specifiskiem sveķiem. Okay, tu pieminēji reģenerāciju. Reģenerācija, tas nozīmē mums ko? Tas nozīmē tā, kad šī filtra kolona, es sākšu tā kā no sākuma stāstīt, varbūt tad būs vieglāk saprast. Šajā kolonā atrodas šie kaķonīti sveķi, kuri noņem kaļķi dzelzi. Nu tā, rupi runājot, jā. Viņi to nevar izdarīt mūžīgi, viņi to dara kaut kādu konkrētu kubu daudzumu. Piemēram, tie būtu 3 kubi. Pēc 3 kubiem filtram nepieciešama savu reģenerāciju. Un tam reģenerācijas procesam ir nepieciešams šis sāls. Tāpēc notiek šī reģenerācija, un reģenerācija sastāv no vairākiem cikliem, kuros vienā no cikliem tas sāls šķīdums tiek ielaists iekšā kolonā un reģenerēt tieši šie sveķi. Notiek jona apmaiņa, tā to varētu saukt. Jā, tātad tas biežums reģenerācijai būs atkarīgs no mūsu ūdens analīzēm? Jā, būs atkarīgs gan no ūdens analīzēm, gan arī no tā, cik liels vai kāda tipa iekārta ir izvēlēta. Tātad, jo lielāka iekārta, jo lielāks viņai tas sveču jona apjoms, jo retāk viņa reģenerēs. Nu, teiksim, pieņemsim, ja mums ir vienāda kubatūra, mēs paņemam lielāku iekārtu, viņai, var sakot, vajag retāk šo reģenerāciju. Tieši tā, retāk būtu reģenerācija. Savukārt, ja analīze ir ļoti, ļoti slikta, tad iespējams nemaz mazu iekārtu nevar izvēlēties, jāizvēlās liela, jā. Bet kapacitāte vai tas reģenerācijas biežums tāpat būs samērā biežs, jā. Tas ir tiešām atkarīgs no analīzes, jā. Bet cik daudz ūdeni es iztērēju uz to reģenerāciju? Viss atkarīgs no iekārtas modeļa. Ja mēs runājam par tādu vidējo kaut kādu rādītāju, tad standarta ūdens mīkstinātāju apmēram kaut kāds 150 līdz 250 litru ūdens, jā, uz vienu reģenerācijas procesu. Ja mēs skatāmies tā, ja iet runa par kādiem pilsētas ūdeņiem, tad to varētu teikt tā, ka aptuveni 5% ūdens no iztērētā kopēja ūdens daudzuma aizies uz notekūdeņiem. Tātad tas ir tas ūdens, ko es izmantoju reģenerācijā un gāžu ārā. Viņu izmantot kaut kur nav iespējams. Ja iet runa par mīkstinātāju, tad nē. Jo viņš nāk ārā ar sāļš ūdens. Ja? Droši vien kaut kur jau var izmantot, bet ūdenī atgriezt apakaļ to droši vien nebūtu. Tās sāls tablets, ko mēs baram iekšā, viņa no veikala sāls ar ko atšķirās?
Ar to, ka viņi ir tīrāki nekā veikala sāls, jo veikala sāls, teiksim, ja mēs paņemsim, sabērsim parasto veikala sāli katliņā un uzvārīsim, tad apakšā ievērosim, ka kaut kāda maza smilšu slānītes veidojas. Tad šie ir diezgan attīrīti no šīm smiltīm, un viņi ir 99,8% tīrs nātrija chlorīds. Tātad, ja es paņemu kaut ko, nezinu, ko uzkost, es tā varu viņu uzlaizīt. Pilnīgi mierīgi. Nekāda vispār nebūs problēma. Nekāda. Viņš vienkārši ir stiprāks, jā, varētu teikt, daudz koncentrētāks. Jā, nav Piemēram, mums ir arī pieejami Latvijas tirgū šie jūras sāļi, jā, kas ir reāls jūras sāls, jā, mazi graudiņi, un tas ir tas pats sāls, ko vaisarnieces bioloģija teica, nātrija chlorīds paliek nātrija chlorīds. Kāda starpība, vai tu viņu iegūsti no zemes, vai tu iegūsti viņu no jūras, vienkārši dārgāks iegūšanas process? Priekš filtra reģenerācijas starpība nav. Priekš filtra, lai reģenerētu šos sveķus, nav starpība, vai tas būs tablešu sāls, vai graudiņu sāls, vai jūras sāls un tā. Tur atšķirība ir ražošanas kvalitātē. Ir sāļi, kas ir uzražoti, un viņi nav kvalitatīvi, jo, kā piemēram, mēs ieberam sāls mucā sāli, un paiet, piemēram, pusgads, ja, un klients zvana, saka, ka īsti nestrādā filtrs, kaut kas nav kārtībā, un mūsu meistari aizbrauc un paskatās, ka tur apakšā sāls mucā visi sagājas vienā putrā. Respektīvi, iebarot sāli, viņš saspiež apakšējo daļu, apakšējā daļa sajiet putrā un aizdambē ciet tur sprausliņas. Par to es arī gribēju prasīt, jo man ir bijuši jautājumi, ka klienti piemēram, pērk labprāt dārgāku sāli, kas ir vācu sāls, uz lētākiem poļu sāļiem citreiz šķīpi skatās, jo viņiem ir bijusi putra, bet ne visiem ir bijusi putra. Ne visiem, un var arī gadīties tā, ka tu beri vienas markas sāli, beri gadu, viss kārtībā, beri otru, viss kārtībā, un trešā gadā kaut kas nokliboja ar kvalitāti ražošanā, un viss atkal slikti. Jā. Tā kā, piemēram, es zinu konkrētos sāļus, kuri nevainojami bijuši vienmēr, jā, bet kā gala klients, patērētājs, viņš nekad nevar uzminēt. Tāpēc es varētu rekomendēt tā reizi pa gadu to sāli mucā pavērot, roku pakašāt, cik te tur ir palicis, vai tur nav gadījumā saveidojusies putra. Jā. Un, ja ir, tad to putru izņemt ārā. Ir vēl mums daži īpaši klienti, kas pērk skaldīto sāli. Jā, tas ir tas, kas man patīk. Jā. Ar ko viņš atšķirās no tabletēm? Tabletes, mēs zinām, tās ir apaļas tādas frakcijas. Jā. Bet ir tāds skaldītais vai drupinātais, kā viņš pareizi saucās? Gan tie jūras sāļi, gan arī tie skaldītie, jā, drupinātie. Viņi var saukt, kā grib, cits sauc granulas, cits sauc... Viņš ir dārgāks. Viņš ir dārgāks. Bet ar ko viņš atšķirās? Tīri kā formulas ziņā, droši vien ar ko? Nātrija chlorīds. Tad, kad ieber mucā, viņš ir blīvāks, līdz ar to viņš lēnāk arī krītās, lēnāk kūst. Jā. Un arī no klientiem novērojam, un es pats testēju, apmēram par kādiem 10% tas sāls lēnāk arī tiešām aiziet. Tikai tā blīvuma. Respektīvi, mēs izkalojam ārā mazāku daudzumu, bet mums jau vajadzīgs noteikti sāls daudzums, lai mums tos sveķus izkalotu. Jā, tieši tā. Ja mēs viņus pataisam blīvāku, tad vai arī sanāk, kad mēs gadījumā ar tabletēm padodam kādā mirklī pa daudz sāli uz skalošanu. Nevar sanākt. Ja viņš ātrāk izskalo. Tā nevar sanākt, jo ja mēs skatāmies filtro, ja viss ir pareizi, ja filtru sataisīts, ja, vai saregulēts, ja tā pareizi sakot, tad filtrs iepildīs sāls mucā tik daudz ūdeni, lai paņemtu konkrēto sāls daudzumu priekš viņa. Un sāls daudzums uz kaut kādu, pieņemsim, uz 100 litriem ūdens neizkusīs vairāk, kā viņam pēc formulas jāizkust. Jā, labi. Tad aizējam nedaudz pie praktiskiem jautājumiem. Tātad klients uztaisa analīzi. Jā. Pēc analīzēm tu paņem, saprogrammē jau galvu. Bet ir gadījumi, kad tu iesaka likt arī bypass. Jā. Aizmugurē. Ar kādu bypass mērķi? vai mixing? Mixings vai bypass? Divas dažādas lietas. Mixings, jā. Jo bypass būtu... Bypass ir domāts, lai tu, ja kaut kas notiek, ka filtru pila tek vai kaut kādas problēmas, tad mēs viņu aizgriežam ciet un padodam pa ūdeni pa taisnu, lai māja nepalikt bez ūdens. Mixing vārds sānā tā ir tāda cita lieta. Viņus mēs parasti liekam sevišķi pēdējā laikā diezgan populāri un sevišķi uz pilsētas ūdeņiem. Ja, jo tad, kad mīkstina ūdeni, ka šie ūdens iziet caur šiem mīkstinātiem, tad cietība ir absolūti nulle. Tātad ūdens ir super mīksts. Un daudziem nepatīk tā glumā sajūta, ka tu mazgā ar ziepēm ūdeni.
tad sajūta, ka ziepes jā, nav ka nenāk no nost tās ziepes, un līdz ar to šī cilvēki zvana, sūdzās, saka, man pamīkstu, varam kaut ko darīt. Un tad tas veids ar to mixingu vārstu, tādu mazu skrūvīti, kur tu pagriez tur pa kaut kādu procentiņu vaļā, viņš pieejauc klāt kaļķēno ūdeni. Respektīvi, super mīkstais sajaucās ar kaļķēno un galā iegūstam rezultātu, kāds mums patīk. Bet teorētiski tu to visu var arī galvā darīt, pārprogrammēt, bet lai klienti, nē, to galvā nevar. To tīri mehāniski. Mēs galvā varam ieprogrammēt kapacitāti, cik garu mēs gribam, pēc cik kubiem filtram jāskalojās, skalošanas ciklu ilgums, garums, bet ūdens kvalitātes jautājums mēs galvā nevaram saprogrammēt. Tātad, ja klients grib pieregulēt sev mīkstumu, tātad viņam jāliek mixing valves. Jā. Un ar skrūvīti jāpiegriež ar miksējumu. Vēl var mēģināt, bet tas reti, kad izdodas, jo jābūt ļoti precīzi. Var uz to bypassu, ko mēs liekam uz sienas, kad ir, pieņemsim, 3 ventīļi, 2 ventīļi, 2 caurules aiziet uz filtru un 1 ir pa vidu. Un to pa vidu krānu, ja mēs nedaudz griežam vaļā un mēs trāpam to nedaudz atgriešanu, tad ir tas pats efekts, ka daļa ūdens iet pa taisno, daļa ūdens aiziet caur filtru. Tad mēs iegūstam to pašu miksingu, bet to tiešām saregulēt ļoti grūti. Ar to mazo skrūvīti daudz vieglāk. Okay. Tātad mums šodien ir lielais balons un kompaktais balons. Jā. Galvenās atšķirības, kurās situācijās mēs izvēlamies kompakto, ko viņš mums vairāk dod vai kādi mums ir plusi pie lielajām iekārtām. Ko atšķirās vispār idejiski? Idejiski, ja mēs skatāmies no tāda ūdens kvalitātes viedokļa, tad kvalitāti viņš uztaisīs galā vienādu. Kā šis mīkstinās absolūti pa nulēm, tā arī tas mīkstinās. Šos kompaktās sērijas filtrus vairāk izvēlās tieši tad, kad ir vizuāli tieši vajadzīgs tāds pievilcīgs izskats vai arī ir ierobežota vieta. Jo, ja mēs skatāmies uz lielo iekārtu standartu, tad viņai blakus nāk vēl sāls muce. Tātad muca, kas ir vai 70 litri vai 100 litri, un bieži vien klienti pastāsta to komplektu, saka, man nav kur iebāzt, vai arī daudz saka, vizuāli izstāst baigi nesmuki, vai varam kaut ko piemeklēt skaistāku, ja? Un tad parasti izvēlās šos kompaktos. Kompaktiem var būt mīnus tas, ka viņiem ir ierobežotā jauda, teiksim, šajā konkrētajā kolonā, vai šajā... Tur jau nāk tāds pats balons, tikai mazāks. Tikai mazāks, un tur ir tā atšķirība. Ja, teiksim, ja mēs skatāmies uz šiem atsevišķā tipa, tad tie lielumi izmēri ir pieejami ļoti daudz un dažādi. Tad šiem kompaktajām sērijām tur ir tikai daži varianti, kādus mēs varam pielāgot. Un, ja skatās uz kaut kādiem saviem urbumiem vai spicēm, kur tiešām netīra ūdeņi, ja, tad ļoti bieži kompaktos mums nevar izvēlēties. Vienkārši viņi nepavilks to klientam nepieciešamo jaudu. Respektīvi, lielajā iekārtā tu vari ielikt lielāku apjomu jonu sveķu, un līdz ar to tu vari netīrāku ūdeni attīrīt. Jā, tieši tā. Vēl ir viena būtiska atšķirība, kas man pašam liekas ir diezgan būtiska, ka šie filtri bieži vien kondensējās un sāk palikt mitri. Tas kondensāts viss, ja ir ūdens augsts, viņš iet cauri diezgan lielā apjomā, tad tas kondensāts viss lēnām līst uz lemes un beidojas bieži vien maz peļķīte. Tāpēc speciāli daudz izolē ar melno kaučiku izolāciju, vai arī ir speciāla izolācija, kur tā kā rāvējslēdzēju uzvelk virsū, tas tā kā metālīts filtram, ja, un tad viņš vairs nesvīst, jeb nekondensēs. Tad šiem kabineta tipa filtriem, viņiem pat cik ir tas bundulis zilais atrodas iekšā, tad viss tas kondensāts turpat arī paliek. Un tikai tad, kad notiek reģenerācija, tad varbūt bīšiņās uzmetās kondensāts nedaudz tikai. Ja. Tā kā tas arī, man liekas, ir tāds viens no tādiem iegūmiem. Kādas ir aptuvenās izmaksas? Paņemsim populārāko privātu mājas izmēru, teiksim, tur 100 kvadrātmetru, 100-120 kvadrātmetru. Kāds ir aptuvenās izmaksas, jo bieži vien uzreiz komentāros prasa, cik tas aptuveni maksā? Viss atkal ir jāsāk no tā, kad ir ļoti svarīgi, kāds ir ūdens iegūs avots. Pieņemsim, māja pilsētā. Ja tas ir pilsētas dzīvoklis māja, tad patiesībā izmaksas ir apmēram no 5 līdz 10 eiro mēnesī. Jo aptuveni no puse līdz, pusotram maisam tiek patērēts mēnesī atkarībā no patēriņa. Ja? Standarta ģimene, nepilnu maisu patērē mēnesī. Maisa, sāls, ir runa par sāli. Jā. Sāls maiss vidēji maksā no 6 līdz 12 eiro veikalos, ja? Un tad, ja mēs tā šaujam, tad kaut kādi 5 līdz 10 eiro. Pati iekārta aptuvenās? Jā, vēl kas ir jāpiezīmē pie eksploatācijām, ka paies kaut kādi 10 gadu, ja iet runa par pilsētas ūdeņiem, tad tie varētu būt pat arī 10 gadi, un tad jāmaina iekšā tie sveķu pildījums. Un tas sveķu pildījums, tad tur tās izmaksas ir arī atkarīgas no iekārtu izmēra un daudzuma, bet tā vidēji apmēram kāds 100-150 eiro. Ja, un tas varētu būt pēc kādiem 10 gadiem. Ja.
Bet, teiksim, izmaksas, cik man izmaksātu uz maniem 120 kvadrātmetriem māju? Aptuveni, tā aptuveni. 120 kvadrātmetros var dzīvot 7 cilvēki. Jā, protams, jo vairāk cilvēki, jo vairāk ūdens mums patērējās, bet rupi. Jo komentāros būs jautājums uzreiz, kāda cena, cik maksā? Cik maksā? Visiem uzreiz grib zināt. Apmēram varētu teikt tā, no vidēji kaut 600 eiro. Vidēji 600 eiro maksā standarta mīkstinātājs, un tad ir 650 tas nākošais leciens, 700 nākošais. Viss ir atkarīgs, cik tad nepieciešama tā jauda. Un tātad, ja mēs uzliekam ūdens mīkstinātāju, es teiktu, ka nav ar ūdeni, man vairāk nekāda nosēduma neveidojās. Nekāda nosēduma, kas ir no kaļķa, neveidojās. Jā, jo bieži ir, kur pilsētas arī, kur parādās, rūs, viņš tā kā to dzelzi, kas ir tā kā oksidējies dzelzi, viņš arī paņemtu nost. Ja pirms viņa liek mehānisko filtru, tad mehāniskais filtrs atkal paņem to trīsvērtīgo dzelzi, kas ir tā kā, rūsi saucamā. Jo mums ir divas populārās problēmas. Viena populārā problēma ir boilers, kurā ir gan kaļķis, gan dzels. Kā man viens klients teica, Čojāni, viņam blonda sieva bija. Viņam bija daudz zelta, un viņš sieva ļoti bļāva. Ļoti ātri iegādājās, jo blondiem mati sāk krāsoties. Tas ir populārākais, saprot, ja tu aizbrauc pie sievas un redz, aizbrauc kā ģimene, redz, ka tur sieva, pie sievas nebraucam, atsevišķi. Bet stāsts ir par to. Tu aizbrauc pie klienta, redz, ka viņam ir blonda sieva, tad mīkstināšanas iekārta būs ļoti viegli pārdot, sevišķi viņam dzels daudz ir. Jā, tieši ir runa pa dzelzi. Pa dzelzi, jo blondiem mati paliek rūsgani. Jā, protams, jā. Un arī, godīgi sakot, arī sievietēm tiešām patīk tas mīkstais ūdens, jo mazgājot matus ir mīksti, mati paliek, āda mīksta un tas tieši, parasti lielākoties arī uzrunās sievietes. Vīrieši atkal lielākoties saka, veči, regulējiet man to mixing vārstu, lai viņš paliek cietāks, jo nevar iekli izturēt to, jā. Tā kā, tas tāds. Kas varbūt, teiksim, mīnus, ja uzreiz pa mīnusiem runājot, kad ūdenī pamainās garša, un, ja, teiksim, pilsētas ūdens standartā ir saldens un tāds garšīgs dēļ tā, ka ūdenī kaļķis palielam arī. Tad noņemot šo kaļķi nost, ūdens jau paliek negaršīgāks. Ja iet runa par zupām, tējām, kafijām, tur tādu garšas atšķirību baigo nejutīs. Bet, ja iet runa tā padzerties no glāzītes, tad atšķirība pirms mīkstinātāja un pēc mīkstinātāja noteikti būs. Ja? Un man pašam ar personīgi ne īpaši garšo pēc mīkstinātāja ūdens. Ja? Bet, tehnikā ir tehnika. Tad ir jāpērk veikalā, jo mums ir otra problēma. Boileri ir viena problēma, otra problēma ir klienti, kas izvēlās dārgāku sēriju maisītājus, dizainiskus. Viņiem nāk ļoti smalkas ietiekšā. Jā, tur arī. Un reizi mēnesi, reizi pusotrā mēnesī zvans, klausoties, man ūdens netek caur jūsu maisītāju. Beigās viņš vienkārši kaļķojās, uzliec mīkstināšanas iekārtu. Viss problēmas atrisinās. Jā, daudz tehnikas, teiksim, sataup. Ja mēs arī par tām izmaksām man jautāja, no vienas puses mēs beram sāli un ir izmaksas uz to, no otras puses mēs ekonomējam uz veļas pulveriem, ziepēm, uz visiem šiem remontiem, kas ir. Tāpēc, kad ja mīksts ūdens, tad tev tik daudz vairs nevajadzēs izmantot šos sadzīves līdzekļus. Jā. Arī, piemēram, trauku mašīnā sāls vairs nav vajadzīgs, jo patiesībā ūdens jau ir mīksts. Jā, tas pats efekts, ko trauku mašīnām, kad ber to sālīt iekšā. Tā kā pat varētu teikt tā, it kā mēs 10 eiro mēnesī eksploatējam, tāpat laikā mēs kaut kur atkal iekonomējam 10 un beigās sanāk viens un tas pats. Skaidrs, tā bija mums saruna ar Tomu par mīkstināšanas iekārtām. Ja jums ir jautājumi par mīkstināšanas iekārtām, lūdzu rakstāt komentāru zem šī video. Mēs noķersim Tomu. Toms centīsies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Bet, ja jūs gribat apmeklēt veikalu Siltumtehnika, neaizmirstat, ka mēs esam Cēsīs, Rēzeknē, Jēkabpilī, Saldū, Liepājā un www.siltumtehnika.lv. Šodien atvadamies no Toma. Paldies, Toms, par... Tiksimies nākamreiz. Paldies par stāstījumu. Un tiekamies. Atā!